Es skatos, man ir tāds, viņa ir fucking stulba. Charlie Kirk, kurš nomira, tie, kas nezinu, bija tāds Jakes viens. I mean, šis arī ir fucking weird ass question, bro. Like, honestly. Vecāki paudzes teikt, tu esi retards. Dāvis Krūmiņš vēl. Mēs viņu satikām, kad mums vēl nebija 18. Labvakar, ar jums kopā šovakar Māris Grīgalis. Es nevajag tās tēmas uzsliekt uz vienu ekrānu. So. Jā, lai cilvēki redz, no kurienes mēs ņemam savas tēmas. Šodien ir ļoti aktuāla diena. Ričards liek Rubiku kubiku. Un mēs runāsim par top 10 trendīgākajām tēmām, kas šobrīd ir aktuāls ne tikai pasaulē, bet arī mūsu mazajā smukajā Latvijā. Jā. Mēs runāsim viens cilvēks vienā laikā, un kamēr otrs cilvēks runā, otram nav skaņa, jo mums ir viens mikrofons, un man tā liekas stulba ideja. Man personīgi likās, ka tā ir ļoti interesanta ideja, ka mums ir jādala viens mikrofons. Vai AI aizstās visus darbus vai lielāko daļu darbus? Tā kā man pirmajam ir mikrofons, tad es izstāstīšu. Tad es pirmais izstāstīšu savas domas. Es domāju, ka AI noteikti aizstās. Fizisku darbu būs daudz grūtāk aizstāt. Ne? Kā tev liekas? Paldies. Man liekas, ka AI aizstās visus darbus. Domāju, ka nē, AI ir rīktīgi krusts prikols. Un arvien katru dienu vairāk viņu iepazīstot. Mēs sākam sadraudzēties. Tā kā es domāju, ka tas nav patiesi. Labi, vai tu domā, AI nevarētu tavu darbu aizstāt šobrīd? Viņš varētu aizstāt vai nevarētu? Ja es domāju par sevi, labi, es montēju video, tātad satura veidošana, es domāju, ka cilvēkiem ir svarīga tā seja. Tu sakot, pieņemsim kaut kādam AI, kas būtu ģenerēta seja, vienkārši ģenerēts karakteris kaut kāds. Jo tagad arī mūzikā par to pašu aizgāja tēma, pieņemsim, ir AI mūziķi, un vai tu kādreiz gribētu iet uz kādu mūziķi, kas ir AI, pieņemsim, dzīvajā? Tā kā tas nebija tas same, I think. Es esmu dzirdējis, ja dziesmas, viņas ir kind decent, bet nav bijis tā kā, ka man paņem mūzikas vilnis, ka man būtu tāds, oh shit, tā grupa Dark Cherry ir nereāli blast. Nav bijis man tāds moments, nē, vēl es to neredzu. Un vai viņi aizstāt? Music production? Nē. Kā skaties, tagad baigi daudz montē, taisu skaņu, un tas ir tā kā taisīt ēdienu. Vai pavāru var aizstāt AI? Gan jau. Bet vai viņš var iedot to cilvēcisko faktoru? Tas cilvēciskais faktors tomēr kaut ko bišķi, kad tu paimprovizē, kaut ko es gribu savus hi-hats bišķi zemāk, un man vajag basu spēcīgāk. Tas iedot bišķiņu to human touch. Es domāju, ka pavisam nē. Labi, bet pieņemsim bija tā dziesma. We are Charlie Kirk. Zini to dienu? We travel in the flame. AI dziesma. Charlie Kirk, kurš nomira, tie, kas nezinu, tāds Jakes viens. Amerikā aizgāja diezgan vairāk. TikTok arī. We are Charlie. Tu gribi kaut ko teikt? Pagaidi, mikrofons vien mans. Tu gribi kaut ko teikt, Richard? Saik, pagaidi. Es nevaru teikt komentārus, kad es gribu teikt komentārus, jo man jāgaida runas vārds. Tas ir fucking dirsā. Tas tā kā es sākšu tagad viens pats runāt kādu laiku. Nākamais temats. Nē, bet tev nedzird, tu vari nerunāt, tev nav mikrofons. Tad atgādināja to kluso, kurlotu cilvēku tulkotāju, kas rāda zīmju valodā televīzijā. Labvakar, ar jums kopā šovakar Māris Grīgalis, un es jums pastāstīšu laika ziņas. Trešdienās ir mazliet apmācies, un vēl joprojām laikapstākļi domā, kā uzvesties nākamnedēļ. Pagaidām ir izsludināts dzeltenais brīdinājums par tuvojušos vētru, un varbūt jau tu esi dzirdējis pērkoņu darbu. Vai aizstāt man darbu? Mēs nevarētu būt nopietni komentētāji. Bet šis ir mūsu viedoklis par šo tēmu, un es domāju, ka AI kopumā cilvēki ļoti pielāgojas lietām, un arī pielāgosies AI, un nekur jau viņš vienkārši izmantots kā tool. Es piekrītu tam, ka tas ir tā kā ļoti labs darberīgs visādām lietām. Visās sfērās. Bet, kaut kādi cilvēki, kur viegli darbi ir aizstāt, no tiem gan sūdīgāk ir. Tā, pastamies mūsu ChatGPT. Mūsu otrā tēma ir
Vai TikToks padara cilvēkus stulbākus? Vai TikToks padara cilvēkus stulbākus? Tā ir interesanta tēma, tev jāatzīst. Tu nevari runāt šobrīd, bet tu vari kaut ko ar sejas izteiksmēm kaut kā parādīt. Labi, tu vari vienu vārdu pateikt šobrīd. Vai TikToks spēja ārstēt cilvēkus? Jā, vai TikToks padara cilvēkus stulbākus? Tātad Ričardam šī ietekme jau ir redzama mazliet. Ir nosliecis. Viņš ļoti aktīvi liek Rubiku. Es īstenībā domāju, ka viennozīmīgi. Es tagad vienu dienu, vai mēs braucam mājās, autobusā, un ļoti daudz cilvēku vienkārši, es skatos, visi sēž telefonos. Viens TikTokā, viens YouTube, viens kaut ko, un tā ir degradācija, ka viņiem ir tik daudz informācijas, vai tas ir grūti pateikt. Pēc runas formas varbūt cilvēki mazāk socializējas, viņi varbūt tā, ka viņiem ir varbūt jārunā vairāk ar cilvēku, tad ir vairāk ievērojama tā kaut kāda inteliģence. Emocionālā inteliģence to sauc. Tu vari runāt. Es negribu, man nav komentāru. Šis jautājums. Tu piekrīti vai tu nepiekrīti? Tas ir pavisam vienkārši. Man nav viedokļa par šo jautājumu. Nākošā tēma. Viņiem man ir actually viedokļi. Ja TikToks padara mūs stulbākus, kāpēc mēs griežam video un publicējam viņus TikTokā? Tas nozīmē, ka tad mēs esam stulbāki. Tu vari runāt. Šis izklausīsies slikti, bet tā kā mēs jau ar stulbākiem cilvēkiem ir vieglāk manipulēt. Piemēram, tāpēc arī mēdīja visu kaut kā tu ieraugi TikTokā un tā kā tu tam notici. Varbūt tas ir viens veids, kā cilvēki ir stulbāki kļuvuši. Viņi ierauga kaut kādu video TikTokā, un viņi domā, ka tas ir, tā ir taisnība. Tu vari ar sevi parādīt kaut ko. So, es domāju, ka atbilde ir jā. Globāls jautājums atrisināts. Nākošā problēma. Vai tu teiktu, tu uzskati sev par influenceri? Jā, ok. Man ir tad jākamais jautājums. Vai tu uzskati, ka most influenceri varētu visvairāk būt stulbi un sliktāki parastā darbā? Nē, stulbi nav pareizi, mēs tur neņemsim iekšā. Vai tu uzskati, ka influenceri parastā darbā izgāstos un viņi nav tik spēcīgi, lai būtu normāli? Šis arī ir fucking weird ass question, bro. Like, honestly, nē. Kamēr man mikrofons var pats pateikt, vai es domāju, ka influenceri izgāstos? Nē, es domāju, ka es nenostādu nevienā pusē, esmu darījis abas puses. Kā influenceris tu pamēģini daudz dažādas lietas, kas tev padara plašāk saprotošu par visu dzīvi kopumā. Tu pamēģini tur dažādas ēdienas, dažādas dīvainas darbus, dažādas stulbas lietas, kas tev padara dzīvi interesantāk. Līdz ar to es domāju, ka tā nav. Influenceri. Es atceros, mums skolā bija viens puisis, kurš šis laik teica, es ienīstu influencerus. Gudrīts. Viņš pats nebija influenceris. Kaut kā arī nav. Tas bija tā kā reāls sen, kaut kāds 16. gads. Tad vēl tā kā influenceris tikai nāca kā termins iekšā, jā. Influenceris kā tāds vēl nebija lieta. Tā kā internets nebija, man liekas, tik ļoti attīstījies. Man liekas, influenceris ir stulbs termins. Man tas nepatīk pašam. Ja man sauc par influenceru, nē, es uzskatu par artist, mākslinieks, veidotājs. Vecāka paudze teikt, ka tu esi retards. Nē, tā kā, ko vecāka paudze, tā kā, pieņemsim, tev labi vecāki, pieņemsim, saka par šo. Tā kā to man saka, esmu retards. Nē, tu nevari pārprat varbūt vienkārši. Es biju, tā kā, ne jau es saku. Es domāju, varbūt tā kaut kādi vecāki cilvēki tā varbūt domā par tevi. Pieņemsim, kad es esmu artists. Kā viņi jau pieraduši ir pie tā kā nopietna darba, ka viņiem ir nopietns darbs. Tur cieta alga, katru tur iet uz darbu, fizisks darbs, tas ir ritīgi super. Okay. Pieņemsim, pastoties uz mūsdienu jauniešiem, kur es tur nopelnīšu ar internetu naudu. Es varu, pieņemsim, visu no datora darīt. Un tad viņi tā kā domā, tas mans stīgais ir bišķi retardēts. Ok, nē, viņi vienkārši nesaprot, tāpēc viņi ir vecāka paudze. Tur ir. Labi, tu mēģināji to izskaidrot saviem vecākiem, pieņemsim, kā viņi to uztver. Mani vecāki un vecvecāki. Viņi vienkārši saka, vai tu esi malcīts? Ja tu vari izdarīt kaut kādas, es saku, man tur ir kaut kādas lietas jādara, tur internetā un jābrauc tas, un tur ar video var izdarīt to un to. Viņi ir tāds, wow, ļoti labi, ja tev tā izdodas. Es nedomāju, ka viņi domā, ka retards. Viņi droši vien domā, viņi nesaprot. Tas tā kā tu ar mani runāt šobrīd fucking krievu valodā. Jā, ne visi saprot.
So, yeah. Paldies par mikrofonu. Nu jā, tātad tas vienkārši ir boomeru viedoklis. Bet tajā pašā brīdī kaut kur Amerikā varētu būt kaut kāda reāla influenceri. Piemēram, tā kā Eiforijā tu skatījies to Cassie, to blondo meiteni. Nu, es skatos, man ir tāds, viņa ir fucking stulba. Tā kā es no viņu skatoties, kā viņi tur... Labi, viņi nopelnīja naudu ar cash, tikai tāpēc, ka viņai tā otra meitene palīdzēja, kas mācīja biznesu un tā. Bet viņa pati par sevi tā... I don't know, viņa tehniski bija influencer, OnlyFans modeli. Bet mēs šorīt runājam par fucking karakteru filmā. Fakt, tev nav vārds. Mēs runājam par karakteru. Es saprotu, tu droši vien gribēsi teikt to, ka ir arī tādi cilvēki īstenībā. Jā, paļabomu, ka ir, bet ir visticamāk, jā, nu vai viņa bija stulba, nu viņa bija ļoti naiva varbūt. Bet she gets shit done, right? Ja mūsu goals ir make money, she did it. Viņa atrada cilvēku, kas viņai palīdz, un viņa sasniedz savu mērķi. Tas ir cik daudz, es gatavs upurēties, lai tiktu, kur tu gribi tikt. I mean, I guess so. Ne, bet tajā pašā laikā jautājums, kas ir normāls darbs? Varbūt vienkārši normas jau tāpatās pārliekās katru reizi. Pieņemsim, agrāk normāls darbs bija, jā, tu ej uz rūpnīcu, tur strādā, liec radio kaut kādā. Tagad normāls darbs ir kaut vai tu sēdi pie datora un vienkārši liec kontentu iekšā. Tas ir darbs. Tas ir normāls darbs. Tas ir darbs. Jā. I mean, skatīsimies tevi. Tu sāki veidot saturu, ka mēs sākām taisīt video klipus. Jums teica, tā kā, wow, kas tas ir? Tā kā, vai tas ir reāli darbs? Nē, tas nav darbs un shit. Un pasties, I mean, tagad tā ir normāli, tas ir normāls darbs, tā ir normāla profesija. Satura meklētājs, satura veidotājs, tāds cilvēks tirgu ļoti pieprasīts. Amats, es pat teiktu, tā kā fucking plumber and shit. Nē, bet leģīt man reti lēc ārā ko darbu sludinājumu Instagramā, un man 2 reizes ir izlikuši sludinājumu, kur meklēja satura veidotāju. Bruto alga 2000, kas tur bija kaut kāds car exclusive. Jā. Kaut kā leģīt, tā kā tas ir, tā ir nākotne vienkārši. Protams, viņi tik ātri attīstās, tagad jau vispār pizdies. Iedomājies, pat šito darbu, kas tehniski ir nākotne, tev AI paņems tūlītās. To var izdarīt AI influenceris. Jā, nu varbūt ir tīpaši tie nevismētēji ir tie jaunie griezēji, kas ir diezgan spēcīgi un attīstīti. Bet kaut kādi vecie, kas piedāvāja to sagriezt, piemēram, video kaut kādos tiktokos, viņi bija bišķi mid. Atceries sākumā, ka mēs skatījāmies, viņi bija kind of mid bišķiņi. Te kaut kāds automatizētais, kurš sagriež mums YouTube video kaut kādos tiktokos, kind of mid. Tu parasti labāk zināji, kā izvēlēties brīžus. Tas atkal ir tools. Tas ir tools, bet tur viņam vajag to cilvēku pieskārienu uzdēt. Ok, šitā bija interesanti. Arī padomāsim reāli. Visus tā kā, tu iemācies par pluginiem un kaut kādām lietām arī jau. Prasrā, ChatGPT ir pirmā lieta, ko mēs vēršamies, kas ir vai Gemini vai whatever. Mēs uzzinām informāciju un tad mēs vienkārši fuck around to find out. Mēs bišķi paņemam un sākam, ok, viņš teica, tur pamainīt kaut kādu white balance, tu skaties, vai pat jāpamaina, es nezinu, kaut kāds compression bišķi savādāk, attacks, reverse, un viņš izskaidro, un tad tu saproti. So viņš ir labs tools, bet vai viņš var zināt, sakompresēt to, kā es to gribu? Well, viņš var gan jau, ka dabūt standartu kaut kādu labo vidējo, tā kā robotu. Labi, tu tagad montē video, 10 video dienā. Vai tu jūties kā robots? Piemēram, jā, tātad montēju video. Dažreiz es jūtos kā robots, jā. Ja tev ir atkarībā kādu kontentu montē. Ja tās ir manā darbā, tās ir vairāk intervijas ar cilvēkiem, kur tev nāk slavenības un es griež ārā. Jā, dažreiz ir jau bišķi gaļi. Nu, tāpēc, ka tas viens un tas pats templates pieņemsim. So tu gribētu to aizstāt, vai nē? Es domāju, ka to mierīgi varētu. Jā, es pat tā kā... Šobrīd nē. Pārvaldnieks. Tu varētu tā kā paņemt tos failus, iemest viņus kaut kādā viņa saitā un atdot viņus atpakaļ. Jā. AI specialist. Es pat tā domāju darīt. Tas ir tā šīs video tikai darīt. Visiem tāds Jā, ja jūs redzat šo video savā TikTokā vai Instagram, viņš iespējams pat tika iemests vienkārši AI. Ierakstiet komentāros, ko jūs vispār domājat par šādām tēmām. Tā kā,
Vai jūs piekrītat tam mūsu viedoklim, vai jūs nepiekrītat? Mums interesē, mēs lasām katru jūsu komentāru, un tagad šis viss ir atsācies. Mums pietrūks Ralfs. Mēs varētu nolikt monitoru varbūt ar Ralfu. Ir mums kāda bilde ar Ralfu. Noskatieties mūsu pēdējo video. Raimonds Zepes. Ļoti daudz kontroversāli bija viedokļi. Ričardam gandrīz uzbruka viens džeks. Es īstenībā varu pastāstīt. Ja jūs domājāt, ka mēs smejamies par Raimondu Zepu, tā fucking nav. Mēs ar viņu uzkāpām uz labu vibe. Mēs izbaudījām visu pasākumu. Mēs piedūrāmies un mēs sapratāmies. Tas nebija uzbrukums. Jā, mēs bijām Tallinas pagalmā. Un tur bija čuvaks, viņam bija apjukuma fāze, es to saukšu tā. Viņš vienā brīdī apjuka un domāja, ka mēs pasmējamies par viņu čomu. Līdz ar to mēs sēžam visiem rītīgas notiek labs vibes. Un pēkšņi viņš tāds, jums ir smieklīgi? Smieties par Ričardu? Mēs visi tā kā nesaprotam, vai viņš piedurās vai kas notiek. Viņš tāds, nē, jūs vienkārši smieklīgi ir liekas. Un ir tāds tā kā, what the fuck, bro? Jā, beigās viņa čoms bija Ričards. Tas ilgumā likās, jums ir smieklīgs smieties par Ričardu. Es domāju, viss smējas par mani, un viņš man aizstāv, what's happening. Un tad sapratu, ka viņš runā par savu čomu Ričardu, kur arī bija mans vārdabrālis. Un jā, it was weird. Un tad beigās tas Ričards viņu ir aizvācis projām. Un viņš teica, like, bro, bišķi nomierinies. Mūsdienu jaunatnē ir problēmas ar alkoholu. Mēs šodien bijām Icebad. Mēs esam ielikt mazu kadriņu šajā vlogā, kas notika no Icebad. Lūdzu, video. Lūdzu, studijā. Ralf uzliec. It's about to go down. Tev 4,5 grādi tāpēc. Oh, 2 minūtes. Pagāļi. Бля, kādi jūs esat smuki. Kādi malači. Elpo, galvenais. Немножко тревожник. Tāpēc, ka viņš, tā stipri viņš elpo. Да, тебе bišķiņ vajag spieti. Tāpēc, ka adrenalīna ебашит пиздец. Tas divi tā zosāda, tāpēc? Jā, dzēs, man liekas, ka tev bija tādas tremi bija tā. Man Las Vegasā man viens džeks teica, ka tā kā, ja tu trīc, tas ir labi, ka tas ir veselīgi. Protams, ka tu esi veselīgs, ja tu neesi mirs. Mēs šodien bijām aizbētā, Ralfs nebija ieradies. Mēs still grīvojam no viņu. Mums ir žēl par to, kas notika ar Ralfu. Es nezinu, vai internets ir dzirdējis un shit. Bro! Viņš nav mīris, bet viņš vienkārši nav. Viņš nav ar mums šobrīd. It's live. Jā, mēs aizgājām uz aizbētu. Kādas bija sajūtas aizbētā, bro? Mēs izturējām tā, kā mums Geņa rādīja. Geņa! Viņš ir Geņa! Nē. Jā! Nē. Cits vārds nebija. Gleb. Gleb, sorry, Gleb. Jā. Glebs bija krūts džeks. Kādas bija sajūtas? Bija ļoti patīkami. Pirmo reizi, kad mēs to darījām Las Vegasā, es ielikšu video, mēs tur kliecām, bija crazy vienkārši, bet labi, tur bija arī ledus. Es nezinu īstenībā, vai tas bija augstāk, vai tas bija siltāk nekā Las Vegasā. Relax. Come on, dog. Let's get it back here, baby. Breathe. Let's get it. Oh, man, the fuck up. Man the fuck up. Come on. Come on. Go play the man. I just cannot lose. I'm a Superman. Blinky, chicky. Fuck, yo, stinking. Es domāju, man liekas, ka Vegas bija augstāk. Es nezinu, man tā liekas, bet tas bija tāds kultūras šoks tajā momentā, kad tur iekāpām. Bija tā kā fucking, es atceros, viņš man spiež mēdz zem ūdens. Tas bija žos, ka viņš man yes, breathe. Tas bija dīrsā. Jā, šis bija bišķi paciešamāk, ne? Šis vēl bija tā kā ļoti augstā, kādā baļā vienkārši iekāp. Tas tā kā tu padzeries viskiju. Viņš tā kā dedzina bišķi kaklu, bet viņš tāds pacieš, un tu tā kā, tu iemācies mīlēt to rūgtumiņu. Vegas tu bija tā kā, tu pirmo reizi pagaršoji stipro. Tagad jau viņš tāds lēnām patīkam, es īstenībā domāju, tik daudz cilvēku arī nezinu
reāli par mūsu storijiem, ko tu sāki stāstīt. Tas arī kind of wild. Man bija tāds, bro, mēs intervējam citus cilvēkus, kā mums nevajag intervēt sevi. The shit that we've been through. Es teiktu, ka mums ir arī, kā mēs vienmēr, vai mums kāds viesis jāpasauc. Tad fuck that shit. Labi, mums vajag arī viesi. Bet ir interesanti arī šitā vienkārši parunāt. Mums reāli, es atšķājām 20 minūtes no podcastu neierakst. Viena kamera ierakstījās. Jā. Viena kamera. Viena mani. Ričijs vienkārši izsoda. Bet mēs runājam vēl par to, ka Latvijā īstenībā nav tās vietas, kur aiziet. Tātad Tallinas pagalms ir tas vakaros. Kur tu vari vakaros? Mēs ar Ričardu ļoti reti esam bijuši Latvijā pēdējos gadus, un tagad atbraucot atpakaļ, ļoti daudz lietas ir pamainījušās. Agrāk bija Firsts, The Flow, varbūt tur kaut kāds Valhalla, vai ne? Es nezinu, vai vispār kas tagad notiekās. Un cilvēki mums teica, ka var iet, jā, ir Tallinas pagalms un ir Kimmel attaisījies tagad. Bet Tallinas pagalmā ir notikusi damage, bro. Atceries, agrāk tur, kur mēs uzgājām, bija tas... Es neatceros ar ko, bet mēs parasti tur iegājām iekšā tādā vienā vietā, un tad bija, tur, kur tā mašīna stāvēja. Atceries, bija tāda mašīna, tur, kurai bildes taisīt. So, tā kā mēs iegājām, tā vieta vairs nav. Un nav vairs tā otra epis uz otro stāvu, kur bija tā diskotēka. Kā tas shit, bro? Vairs nav tas vibes, vairs nav tas, kur tur parasti skanēja muzons, un visi gāja augšā dancehall, un tā kaut kas tāds vibes. Bija tagad vairāk, tur tāda vieta nav. So, visi vienkārši nav augša un nav apakša. So visi vienkārši buhā uz ielas. Tas ir cits līmenis, bro. Buhā uz ielas, un tad iet kaut kādā angārā, bišķiņ tā, lai dejot. So tas tagad basically burtiski ir pagalms. Tallinas pagalms ir vieta, kur tu reāli eji iedzert. Kur iet jaunāk paudze, piedzerties. Un Kimmel pagalms, tur reāli aizēja, viņa voļuk vienkārši zipā, un tāds ok. Interesants zālīt, bērni skraida. Un tur tādi jau viss restorāns jau stūrī kaut kāds. Jā, tās jau vairs nav Tallinas pagalms, kur tu paņems metriņu. Kimmelam ir vispār metriņš, mēs tik vēl tādu neesam eksplorojuši. Jā, tas īstenībā. Kimmelam ir metriņš, vai Kimmelas metriņu nedzer, vai what's the game plan here? Coyote Fly, tu teici, tā draudzene bija. Jā. Reviews. Jau, es domāju, glamūrnāk, jebkurā gadījumā. Coyote Fly. Es personīgi neesmu bijis. Firsts? Pat es nezinu. Es nezinu. Nē. Firsts vietā būs tagad kaut kas cits, laikam. Favela? Mikam nodega bārs. Kas tur ķipa vadi kaut kādu, laikam. Mikas nodega tavu bāru. Tas, protams, tas ir bad. Tas jau mazliet aizgājis topiks un jau tagad ir noticis Cinerfest, jau laiki ir mainījušies uz priekšu. Bet crazy. Crazy tas tā bez apdrošināšanas. Bļains, interesanti. Ļoti negaidīts pavērsiens. Es domāju, pašam Mikam arī jau tāds ļoti bēdīgi. Tāds baigais, tāds sītiens baigais. Jā, tas ir bļains. Un nav tā, ka tur tā kā, kas man personīgi būtu bēdīgi, es redzēju, tur Mikam rītīgi daudz, pieņemsim, porziņa krēklis, labi, tas bija neskārts kaut kāds trofejas un kaut kādi vēl apbalvojumi. Es domāju, tādi ļoti daudz personīgas kaut kādas mantas, kas piesēja, un tas viss vienkārši. No otras puses, diezgan cool, man liekas, tu tā ļoti saproti, varbūt tajā brīdī, cik īstenībā cilvēkiem varbūt tavs bārs bija nozīmīgs. Jo daudz nāca palīdzēt, man liekas, pēc tam, un bija diezgan liels hypes par to visu. Jā, mūsu klubu kultūra Latvijā kind of dead ass mirusi. Bet, mēs paši arī beigus klubiem vairāk. Klubi mums bija viens periods tā, right? Teikties, mēs esam tā kā, mēs skaitamies jaunatne. Mēs esam palikuši mierīgāki. Es domāju, viennozīmīgi. Varbūt tieši mēs, man grūti spriest ir tikpat daudz, varbūt ir vienīgais cilvēks, ko es zinu, kas iet baigi daudz uz klubiem. Labi, tāpat squad persona pieņemsim. Mēs viņu personīgi pazīstam. Viņam patīk palēties, man liekas. Tas pats Ašbelis. Tā kā tu nevar noliegt. Bieži es skatos tos storijas tur kaut kur ārzemēs ar kokči kaut kādu baseinā vai sauļojoties. Vienmēr ir kokči līdzi. Mēs esam tā kā viņu kopienā bišķiņ iekšā. Viņi mūs tukien, man šķiet, kad mēs sākām. Atceries? Viņi skot personu nāca pirmo podcastu. Tas bija kind of while ago. Un tad arī Ažubelis vienreiz tā vienkārši kaut kā parādījās mūsu dzīvēs. Ar viņu gan ir buhāts. Ar viņu kosts. Es domāju, īstenībā ļoti daudz cilvēks mums skatās. Jūs atceraties, mums kā gan arī pabeigts Top Wanted, mēs taisījām diezgan crazy lietas YouTube un tā. Un tad mēs pievērsāmies vairāk angļu auditorijai, un tad mēs pievērsāmies mūzikai. Un kopumā
personīgi viena lieta, ko es sapratu. Mēs esam latvieši, būsim godīgi, to tu diemžēl neizdzēsīsi. Tā ir, mēs esam latvieši, tā ir daļa no tevis. Tas ir vienkārši jānes līdzi un patriots. Jānis ir līdzi. Es skatos uz kaut kādu Dreiku vai Jay-Z vai kaut ko. Viņi, piemēram, reprezentē savu vietu, no kurienes viņi nāk. Piemēram, Jack Harlows reprezentēja kaut kādu. Tur es tagad par reperiem runāju. Piemēram, viņš savu pilsētu reprezentē. Viņš nes viņu tur līdzi. Dreiks nes savu Kanādu, Toronto. Un mēs nesīsim vienkārši Latviju. Bet tā kā mums vajag tos latviešus, mums viņus vajag. Un mēs ļoti centāmies iekarot to ārzemi, bet tu jau viņi nevar iekarot, ja tev nav savējie. Un tad mēs tagad domājam, ka mums ir mazliet jādara tas, ko mēs esam varbūt mazliet pazaudējuši, savu auditoriju un saniknojuši viņus. Tad es ceru, ka jūs mums piedosiet, un mēs novērtējam Latviju. Un tā ir viena lieta, ko mēs laikam, varbūt es būšu iemācījies. Bro, bet honestly, mēs savā veidā iekarojām Ameriku. Like, on the big picture, labi, mums viss nogāja bišķi pa dirs ar to fucking pašu blogošanas prikolu. Bet tās lietas, ko mēs tā kā sadarījām, fuck, man, top shit. Te visi cilvēki, jā, es zinu, par ko arī domāju. Atceries, tad, kad mēs gājām ceļot pa Eiropu, mēs kaut kā iedomājāmies, bet tas arī bija liels mans iniciatīvas. Es teicu, sākam vienkārši runāt angliski. And I think that was so fucked up. Kāpēc? Tāpēc, ka, ja mēs ceļojām visu to Eiropu, arī ja mēs būtu turpinājuši runāt latviski, līdz brīdim, kad mēs vairs nerunātu latviski, jo mūsu visa sabiedrība nebūtu latvieši. Bet tas būtu noticis tādā smooth transitionā. Mēs runātu, un mums vienkārši brīžos būtu, mēs runājam ar Kašiju, mēs runājam ar to, un tur visi they all fucking American. So mēs lēnām pārmainītu valodu tajā brīdī, kad mēs būtu spiesti to darīt. Mums būtu tāds, šādi mēs te aiziesim tur pajautāt, kā mums būtu jārunā angliski, jo cilvēks nerunās tā valodā, vai spāniski, vai whatever. Un tad tas transitions būtu bijis mazliet smoother un cilvēki būtu mūs vairāk sapratuši. Bet mēs to izdarījām tā kā drastiski. Un mūsu vēl angļu valoda kinda struggleoja tajā brīdī arī. Es skatos vlogus, it's crazy. Un tāpatās visi mēs lietojam anglicismu. So tas bija mazliet, bet the more you fuck around, the more you find out. Shit goes on. Te mēs esam. Mēs runājam par Kimela kvartālu. Mēs apspriežam Latvijā svarīgas tēmas. Mēs mēģinām noskaidrot, kā ir patiesībā. Bet par to runājot, ka mēs iekarojām ASV, dude, jebāli. Divreiz pāri ASV, 2x, New Yorka, Los Angeles, New Yorka. Viss tas pirmais trips, kur mēs bijām, viss tas otrais trips, fucking insane. Mēs to visu redzējām, un mēs tur vlogi vairs nespēja catchupot to, kas actually notiek. So, tas bija bogu. So, un ir rītīgi daudz labs mūzikas gabali ierakstīt ar cilvēkiem. Es runāju par līmeni, kur mēs varam būt tikuši, kur cilvēki, kur saprot kaut ko, piemēram, mūzikas jomā, mūziķi, kur jau novērtē quality, kas it's there, ir reāli bijis liels progress visā tajā. So, un tikai tāpēc, ka mēs visu to random huņu darījām, tas arī notika. Es ceru, ka šodien mēs izrunājam kaut kādas aktuālas tēmas. Noteikti ierakstīt savu viedokli par to, ko jūs domājat. Ko vēl mums vajadzētu parunāt? Mums ir ideja tūlītās vēl vienam podkastam, un tad vēl vienam podkastam, so mums būs vēl 2 podkasti. Un tad jau mēs nezinām, tad iespējams we might get nasty in this shit. Who knows? Tā kā jūs atceraties, kā iepriekš mēs arī mierīgi sākām vlogiem, un vienā momentā vienkārši overnight challenge Ikea, tad jau policijas pranki, un tad jau es pat nezinu, paldies Dievam, ka mēs neesam kā Dāvis Krūmiņš vēl cietumā. Arī par viņu runājot. Iedomājieties, cik tas ir kind of wild. Mēs viņu satikām, kad mums vēl nebija 18. Kad mums tikko bija 18. Mēs palikām arī mežā, so tā mēs iepazināmies, mēs toreiz ar viņu... Viss tas journey, ka mēs kopā esam gājuši ar viņu cauri, un viņi tagad izsūtīja. Damn. Es viņu redzu tādu brīnumsvecīti, kas aizdegās Latvijā, padega, un viņš šogad nodzisa. Es domāju, ka tur ir jau, vismaz pār 10 gadiem, jā. Tur ir diezgan serious, es domāju. 10 gadi, wow, what the fuck, viena kļūda. Bļāviens. Es domāju, Arni Toliņi tur liek tos kaut kādas tos postus, kad dzīve apstājusies. Yeah, it's like, ir nopietna situācija. Bet viņš tas agrāk vai vēlāk, tas tā vienkārši bija tam jānotiek laikam. No viņa perspektīva es būtu reāli mucis.
Bet nu, tā nevis tagad, ka būtu, ja es saku visiem, ka es esmu ārvalstīs un es esmu īstenībā Latvijā. Nu, nē, tad reāli viņam bija iespēja tad mūc fucking projām uz Āfriku or some shit. Like, tā esi fully change your life uz 10 gadiem. Un dzīvo tur, no kaut kādā pilnīgā ciematiņā Nepālā vai whatever, kaut kur Japānā. Vienkārši izdzīvo vēl kaut kādu laiku, līdz Dāvis Krūmiņš ir reāli ar putekļiem. Un tad tu parādies atpakaļ, varbūt, kaut something. Bet tu nevari mukt un pat dzīvot Latvijā. Tas tā kā, es šobrīd esmu Amerikā, bet īstenībā esmu imantā savu. Man eventually tam pienāks gals. Kāds man redzēs. Bet anyways, tas bija fucking krūts prikals, ka mēs ar viņu visu, mēs vēl šovā ar viņu bālējāmies. Viņš man daudz ko iemācīja. Tas kā viņš to spēja. Tagad viņam pašam jātur jau tough shit. Okay, had a meeting with bro on the other night. He done told me straight on my face. Your music's strong reflections and it just got you into that space.